Labdien! Labdien! Mans vārds ir Artis Svece, un es moderēšu šo diskusiju, ko organizē Latvijas Nacionālais arhīvs. Diskusijas nosaukums ir kā mākslīgajam intelektam iemācīt mīlēt Streiču, Raini un Purvīti. Un skaidrs, ka tā tēma mums ir mākslīgais intelekts. Jāsaka tā, ka mēs redzam, ka šobrīd, protams, ir daudzi politiski notikumi, kas ienāk mūsu dzīvē ar lielu joni un droši vien izmainīs mūsu pasauli vairāk nekā mums šķiet, bet vienlaikus notiek patiešām šķiet pēc ekspertu domām fundamentālas izmaiņas gan mūsu darba dzīvē, gan tehnoloģijās, kas arī visticamāk mainīs mūsu pasauli tā, kā mēs pat nevaram iedomāties. Un šī tehnoloģija parasti tiek apzīmēta ar tādu vispārīgu nosaukumu mākslīgais intelekts. Un par to tad mēs arī mēģināsim runāt, paskatoties uz to, kā mākslīgais intelekts ietekmē mūsu kultūras un kultūras mantojuma jomu. Un tas, cik šī saruna būs aizraujoša un nopietna, to var saprast no diskusijas dalībnieku amatu nosaukumiem, un es tad stādīšu priekšā mūsu diskusijas dalībniekus, sākot ar arhīva pārstāvi, un tātad Natālija Lāce, Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas valsts fono dokumentu arhīva, dokumentu izmantošanas nodaļas eksperta dokumentu aprakstīšanā, Laine Juhansone, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja digitalizēto kolekciju glabātāja, Anda Baklāne, Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās pētniecības pakalpojumu vadītāja, Inguna Skadiņa, Latvijas Universitātes profesora, vadošā pētniece Matemātikas un informātikas institūtā un valodas tehnoloģija uzņēmumā Tilde zinātniskā vadītāja. Un visbeidzot, Haralds Matulis, kurš nav vienkārši Haralds Matulis, bet digitālo humanitāro zinātņu pētnieks Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūtā. Tā kā amatu nosaukumi vien ir ko vērti. Tad, arī mazliet kaut kā tā pazondējot lauku pirms šīs sarunas, man nācās konstatēt, ka tas priekšstats mums kaut kur vismaz arī tādu, šajā kultūras jomā par mākslīgo intelektu nav nemazam tik skaidrs un precīzs. Un tas mans pirmais jautājums ir jums visiem, tad kā mākslīgais intelekts ienāk tajā jomā, kurā jūs strādājat, un galu galā, kas ir tā joma, kurā jūs strādājat? Mēs varam sākt ar arhīvu. Galu galā arhīvs ir mūsu diskusijas iniciators. Jā, paldies. Arhīvā mēs ar mākslīgo intelektu sākam darboties jau pirms kādiem 4 gadiem. Tad tas bija vairāk tādā kā testēšanas, izpētes stadijā, kas vispār pasaulē notiek, kādas programmatūras ir, kāda ir citu arhīvu pieredze, citu mūzeju, bibliotēku pieredze. Un tas bija tāds izpētes laiks. Un pēdējos gados mēs jau sākam arī mēģināt šo mākslīgo intelektu ieviest savā ikdienas darbā. Un tur ir 2 sadaļas, kā tas mums palīdz. Pirmkārt, ja mēs runājam par mākslīgo intelektu, mēs iedomājamies to vienkārši kā programmatūru, lielus datu modeļus, nevis kā kaut kādu intelektu, kā mēs to saprotam līdzīgi kā cilvēcisko intelektu.
Un tas, kur tas mums ikdienā ienāk, viens ir, mēs varam krietni vien optimizēt, uzlabot, automatizēt kaut kādus rutīnas darbus, kas ir dažādu atskaišu veidošana, projektu izpēti, dažādas tādas lietas. Un otrs ir darbs tieši ar mūsu dokumentiem. Un kino fotodokumentu arhīvā jūs jau visi saprotat, ka glabājas tātad fotogrāfijas, kino dokumenti un skaņas ieraksti. Ļoti plašs dokumentu loks, katram ir sava specifika, gan saturiski, gan tehniski. Un mums tā lielā problēma, kas ir kā jau daudzās kultūras mantojuma iestādēs, tie resursi, cilvēku resursi, finansiālie resursi. Un, lai risinātu šīs problēmas, mākslīgais intelekts mums tiešām palīdz. Un viens tāds liels solis, ko mēs šajā virzienā esam spēruši, pirms gada mums kolēģis Jānis Pipars izstrādāja tādu attēlu līdzības meklēšanas rīku, izmantojot OpenAI. Tātad no DeepFace un MetaDeepFace izmantojot šos modeļus, lai izveidotu programmu, kurā mēs varam meklēt attēlus, kas ir līdzīgi tam meklētājiem attēlam. Un tas mums pavēra ļoti plašas iespējas atrast tos attēlus, kas nav aprakstīti, jo tradicionāli mēs, ja kaut ko gribam atrast, ja jums kaut kas ir nepieciešams, mēs meklējam pēc tā, kā mēs esam to aprakstījuši, respektīvi pēc atslēgas vārdiem. Bet, ja dokumenti nav aprakstīti, mēs viņus īsti nevaram atrast. Un arhīvā pēdējos gados tas dokumentu klāsts ir pieaudzis ļoti strauji, un fotodokumenti ir jau gandrīz 3 miljoni. Un tā kā aprakstīšanai mums vajadzēs vismaz 100 gadus, tas ir diezgan nereāli, tad mākslīgais intelekts mums nāk, protams, palīgā. Un tas ir tāds tiešām viens liels solis. Otrs ir dokumentu transkribēšana. Šeit mēs vairāk runājam jau par kino dokumentiem. Bet tur ir arī liels problēmas, varbūt par problēmām es tagad par pozitīvām, par problēmām vēlāk. Bet arī transkribēšana, kas mums ļauj veidot automātisku subtitrus, tas ir arī tāds viena liela iespēja, ko mēs šobrīd izpētam, kas ir tādā izpētes stadijā. Un šis liela uzsvaru gribētu likt uz to, ka mēs tiešām pēdējos gados esam ļoti daudz eksperimentējuši, mēģinājuši testēt daudz kļūdas, ļoti labas kļūdas, kas mums ļāva daudz ko iemācīties. Tāpēc mēs savā ziņā šajā mākslīgā intelekta jūrā jūtamies diezgan, nevarētu teikt droši, bet gandrīz droši. Tikai viena lieta, transkribēt kinomateriālu, ko tas varētu nozīmēt? Ja, tas nozīmē, ka ja kino dokumentam ir skaņa, vai kino dokuments ir filma. Filma, video iefilmēts, vai arī tas var būt arī skaņas ieraksts. Transkribēt nozīmē to, ka mēs šo te runāto tekstu pārvēršam jau rakstītā tekstā un kā subtitrus pievienojam jau šim te video, kuram sākotnēji tie nebija. Ko tad var apstrādāt? Laine, kāda tava pieredze? Principā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā mākslīgais intelekts ienāk līdz ar manu amatu, kas ir pērnā gada nogalē. Es kļuvu par digitalizēto kolekciju glabātāju. Un, respektīvi, tas, ko mēs uzsākam šogad darīt mērķtiecīgi, ir vispār mūsu lielo failu apjoma sakārtošana, sistematizēšana. Pirms mēs varam arī pielietot mākslīgā intelekta rīkus arī tālāk attīstīt, meklēt attēlus un ar tiem darboties. Un tas, kur mēs esam sākuši šos mākslīgā intelekta rīkus pielietot, protams, ir ļoti liels datu apjoms. Arī mākslas muzejam kolekcijas ir lielas, aptuveni 100 000, skatās kopā ar mūsu struktūru vienībām. Un līdz ar to, veidojot šos te attēlu šifru nosaukumus, mēs jau sākam pielietot mākslīgo intelektu arī, lai šos nosaukumus izveidotu Excel failos. Un līdz šim tas ir izrādies ļoti veiksmīgi un ir atvieglojis mūsu darbu. Bet mēs esam tādi ļoti pionieri šobrīd visā šajā jomā, un es varu lepoties ar pāris saviem kolēģiem, kas jau ir izgājuši pirmos nopietnos kursus gan Latvijas universitātē, gan citās mācību iestādēs un apgūšu un interesēs par mākslīgo intelektu un kā mēs to varētu ieviest vēl vairāk savā ikdienas darbā. Un es ļoti cerīgi skatos uz nākotni, tāpēc, ka mākslīgā intelekta rīki mums ļoti, ļoti palīdzētu šajā ikdienas darbā, uz mākslu paskatīties
caur katalogiem ir ļoti komplicēti. Ja mēs meklējam informāciju, mums var meklēt visdažādākajos veidos. Un, jā, es ceru, ka arvien vairāk mēs varēsim pielietot viņus ikdienā, un viņi atvieglos arī gan darbiniekiem, gan arī pētniekiem. Bet Natālija sāka, arī deva tādu piemēru, varbūt tomēr, ko tas nozīmē, jo no vienas puses mums ir tagad tā, gandrīz vai tā metafora, ja mākslīgās intelekts kopā ar mani ienāca mākslas muzejā, ja, tad mēs tur redzam to ainu, ja, tad agras pavasara rīts, un jūs abi ienākat mākslas muzejā, un tagad visiem bija jāgatavojās, ja, tāpat uzreiz nevarēja, ja, tad, un kas tagad, kur tad īsti, nevis īsti, bet, kas būtu tas piemērs, ja, ko mākslīgais intelekts var izdarīt tādu, ko nevar izdarīt vienkārši ierakstot, meklētājā kaut kādu vārdu vai, ja, tad, teiksim, glezna, un tad tev atrod tās visas gleznas, jā. Piemēram, mēs izveidojām failiem vienotu nosaukumu sistēmu, kas veidojās no dažādiem rādītājiem. Pirmais tas ir mākslas muzeja nosaukums, tālāk ir uzskaits numurs, kolekcijas numurs, ja, un tāda vienota gara līnija, kurā ir šie dati. Un tad, lai tas nebūtu manuāli katram failam jāraksta, ja, tur burtu šifras un numurs, tad mēs 52,000 priekšmetu, izmantojot mākslīgo intelektu, uzradījām uzģenerējām šos šifru numurus. Un, respektīvi, man tas nav jāieraksta manuālas tastatūras, man viņš jau ir automātiski uztaisīts. Jā. Bet pie reizes tad arī vienīgais, kurš zina šos numurus, ir mākslīgais intelekts, vai ne? Viņš ir tas, kurš mēs jau esam viņi, kas ir veidojuši, bet viņš ir tas, kurš salika viņu kopā. Anda. Sveiki. Kaut es nesāku to definēt, kas ir mākslīgais intelekts, bet Latvijas Nacionālajā bibliotēkā mākslīgais intelekts ienāca jau pirms lielajiem valodas modeļiem un ģeneratīvā mākslīgā intelekta, bet es došu kādus, 4 vai 5, cik man sanāks piemērus, ko mēs pašlaik jau daram, un varbūt pēc tam citas iespējas, ko tad mēs gribētu darīt. Pagaidām ļoti mazi piemēri. Tātad iedomājieties, kādā brīdī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ienāk jauna kolekcija. Tie ir video kasetēs ierakstīti reģionālo televīziju materiāli vēsturiski videokasetēs, un daudzas no šīs kolekcijas daļām nāk tādos plastmasas maisos, kurus kasetes varbūt ir kaut kas rakstīts virsū, varbūt labākajā gadījumā gads ir uzrakstīts, bet nekas daudz vairāk. Mēs zinām, tas ir no Vidzemes varbūt vai no kurienes. Un nav tas, ko sauc par metadatiem. Tātad, kā lai šos materiālus digitalizēt? Mēs viņus varam ieskenēt, bet pēc tam, kā lai atklāja to, kas tajos atrodās, kāds saturs tur ir, tad kādam cilvēkam vajadzētu tūkstošiem kasetes skatīties cauri un pārrakstīt, kas tur bija. Tas aizņemtu ļoti, ļoti daudz gadus. Protams, nav nodokļu maksātājiem tādas naudas, lai nolgotu tik daudz cilvēku, lai viņi paskatītos šīs kasetes un ļoti pareizi uzrakstītu, kas tur iekšā ir. Tad mēs vispirms ar Hugo Latvijā izstrādāto rīku atpazīstam runu, ko mēs tur dzirdam, iegūstam ļoti, ļoti garu transkripciju, un tad mēs iedodam tādam lielam valodas modelim, piemēram Gemini, lai izveido kopsavilkums jau ar laika kodiem, izveido tādus nosaukums, kur sākas tur ziņas par kādu tēmu, ar ko ir intervija, kur sākas reklāma un tā tālāk. Un tad šis kopsavilkums jau nonāk digitālā bibliotēkā un jau tad var sākt meklēt saturā. Ļoti praktiski, manuprāt. Otrs piemērs tāds. Mums bibliotēkā strādā tāda bibliogrāfijas institūtā, tur, kur veido datus. Jauni cilvēki, viņi slikti zina krievu valodu, kur vēl seno kirilicu kādā rakstīja 19. gadsimta beigās, bet viņiem ir jāstrādā, viņiem ir jāievada vecas kataloga, kartona, kartīšu saturs, jāpārnes uz datoru, kā viņi, ar ko viņi rakstīs, cik ilgi, lai viņiem tas paņems. Tad viņi ieskenē ChatGPT, nofotografē, un mākslīgais intelekts ieraksta jau metadats viss gatavs kārtībā. Tad nākamais piemērs, labi, nebūs tik daudz, 5 nebūs. Tagad trešais piemērs. Piemēram, mēs
mērķis izdomājām, tātad mums ir nodigitalizēti visi romāni līdz 1940. gadam. Mēs gribam uzzināt, kādi transporta līdzekļi tur bija. Kā mums šķiet, kā mēs varam uzzināt visus transporta līdzekļus, kā tur bija? Mums ir jālasa cauri tagad 500 romāni. Cik laika mums tas paņems, lai ieraudzītu, kad ir tramvajs pirmo reizi, kad ir motocikls, kad ir kādi tur vāģi, kādi tur rati. Mēs, protams, nevaram to lasīt. Mēs pajautājam, vai nu Gemini vai GPT, un, ja mums ar prātu varējām izdomāt 35 transporta līdzekļus, kādi tur varētu būt sākumā, kad sākām meklēt, un tad mēs tikām līdz 160. Vienkārši mēs pajautājām Gemini un GPT, kādi transporta līdzekļi šajās grāmatās. Lūdzu. Un tāpat arī ar pārtikas produktiem vai profesijām, ko vien jūs vēlētos, varētu pajautāt. Jā. Un tad tas viens ieguvums ir, acīm redzamais ieguvums ir laiks, jā. Es tikai domāju, nav jau tā, ka kādreiz bija, pirms 10 gadiem bija pētnieks, kurš tagad gadiem lasīja un meklēja, kur pieminēts tramvajs. Ja? Viens vienkārši tādu lietu neuzdeva. Tad šajā gadījumā mēs... tas patiesībā ne tikai laiks tiek iegūts, ja, bet būtībā tu vari iegūt kaut kādu tādu informāciju, ko citādi nemaz nav iespējams iegūt no tām datiem, vai ne? Lieta tāda, ka cilvēki jau bija pirms ģeneratīvā mākslīgā intelekta jau sapratuši, ka tā var mēģināt. Viņi, ko darīja rau iepriekšējās paudzes digitāliem resursiem, pirmkārt, viņi jau sen varēja meklēt atsevišķi atslēgvārdi, kas viņiem ienāca prātā. Bet tad viņi saprata, visi atslēgvārdi viņiem nevar ienākt prātā, bet tad viņi piekopa tādu metodu kā anotēšana, tu vienkārši eji, cauri tekstu masīviem, tu, vienu vārdu sameklēt, tas automātiski nomarķējās, bet tad tu lasi tālāk, atrod, kur ir nākamais transporta līdzeklis, to tu pasvītro, digitālā vidē, un tad to tu pēc tam atrod visā tekstā. Un tā saucās anotēšana, un tur vesels pētnieku grupas mēnešiem, viņiem viens liels projekts, viņi mēnešiem anotē, 800 grāmatas, vai tur nezinu cik tūkstoši rakstus, vai tīmekļa resursi. Un tagad viņi jau zināja, ka šāda anotēšana ir iespējama, un tagad izrādās tā ir iespējama pusstundas laikā, nevis 4 mēnešu laikā. Viņi jau zināja, ka viņi to grib, un tagad tāpēc arī mēs esam tam, nekavējoties. Labi, paldies. Ingu. Jā. Par savu pieredzi un kā mākslīgais. Labi, jā. Jā, labi, mēģināšu atbildēt. Es saprotu, ka jūs patiesībā jums tā ir nevis papildus rīks, bet tā ir jūsu pamatnodarbošanās. Tā ir mana ikdiena, varētu teikt tā, un ikdiena daudz garumā, jo jau pagājušā gadsimta beigās es aizstāvēju disertāciju, un disertācijas nosaukums bija Latviešu valodas modelēšana mākslīgā intelekta sistēmās. Līdzīgi kā Andai, man jāsaka, ka tās mākslīgā intelekta sistēmas par šo laiku ir mainījušās. Un tāpēc es pašreiz pieminēšu 3, manuprāt, ļoti aktuāls piemērs, ko mēs darām. Un pirmais, ko mēs darām, mēs mēģinām saprast, cik tad labas ir pašreizējās mākslīgā intelekta sistēmas, ja mēs runājam par latvisko dzīvesziņu, par latviešu valodu un ar Latviju saistītajām lietām. Piemēram, vai ChatGPT var nokārtot latviešu valodas eksāmenu vidusskolas līmenī? Vai vispār vidusskolas eksāmenu, vai uzrakstīt pasaules latviešu diktātu, un cik labi viņš to var izdarīt. Tā ir viena lieta, ar ko mēs nodarbojamies. Otra lieta jau Anda pieminēja, viena no tādām mākslīgā intelekta sistēmām, kas arī kaut kur šeit lampā ir pieejama. Tas, ko es saku, tiek pārvērsts rakstītā tekstā, tātad transkribēšana, arī mākslīgā intelekta sistēma, ko mēs veidojam, un jūs jau arī daudz plaši izmantojāt. Un trešā tāda būtiskā lieta, kas pašreiz notiek Tildē, tātad tiek būvēts jauns lielais valodas modelis, tā saucamais, kas tātad būs specifisks ne tikai latviešu valodām, bet tiešām tām arī citām valodām ar salīdzinoši nelielu runātāju skaitu. Man ir 2 lomas. Es esmu digitālo humanitāro zinātņu pētnieks, un tajā lomā es esmu entuziasmu pilns par mākslīgo intelektu, tā skaitā strādāju lielajiem valodu modeļiem dažādos smalkos veidos. Otrā lomā es esmu Literatūras folkloras mākslas institūta pārstāvis, un tur es gribētu pakāpties atpakaļ
Es teiktu, ka drīzāk tas, ko mēs šobrīd vēl ar vienu darām, tā ir digitalizācija. Vairākās izpratnēs materiāla digitalizācijā un pieejamības veicināšana pētniekiem un arī klientiem. Un mākslīgais intelekts kalpo kādam no šiem mērķiem. Un skatoties pēdējos gados tos dažādos gadījumus, dažādas darbplūsmas, kur kaut kas tiek darīts cilvēku veidolā un to varētu darīt mākslīgais intelekts, šad un tad jautāju, kāpēc šo vēl dara cilvēki. Un tā atbilde ir tāda, bet tas bija pirms gadiem dažiem, ka mākslīgais intelekts vēl nevar dabūt tik labu precizitāti kā cilvēki. Un tie skaitļi ir, teiksim, 98%. Un padomājiet, ja jūs dabījat tekstu, kas ir 98% precīzi. Ja jūs būtu datorzinātnieki, jūs varat būt laimīgi, bet ja jūs esat humanitārie cilvēki, jūs teiksiet, katrs 50. vārds ir nepareizs. Attiecīgi, mēs nokļūstam pie tā, kāda mērķim tas mākslīgais intelekts tiek lietots, un tā kā mūsu pamata mērķa autori ir pētnieki, tad sliktākais, ko pētniekiem var iedot, ir nepareizus, sadomātus vai falsificētus faktus vai datus. Un tāpēc kaut kādās pētniecības darbplūsmās ir ļoti uzmanīgi tiek ieviest šīs jaunās tehnoloģijas. Un izstāstīt anekdotisku gadījumu atkal, kā domā pētnieki un kā domā, varbūt labi domājoši cilvēki. Bija kāda viena data kopa, kur nebija pietiekama anotēta. Un tad šis programmētājs izdomāja, tas taču prasīs gadus kārtīgi nonotēt, bet mēs pajautāsim ChatGPT, lai viņš iedod aprakstus par visiem šiem cilvēkiem. Un padomājiet, kas notika tad, kad kāds pirmoreiz atklāja, ka lūk, šis apraksts par šo kultūras darbinieku negluži atbilst patiesībai. Tajā brīdī tas diskreditēja visu datu bāzi. Un tas bija nevis ļoti labi ar mazām neprecizitātēm, bet tā kā pilnīgi pazuda tas ticamības moments. Tas ieskicē to mūsu dzīvi kā no pētniecības puses. Es domāju, tur ir būtiski dalīt tās divas daļas, kā mēs varam tos savus datu apstrādes veidošanas procesus uzlabot ar mākslinieku intelektu. Otrs ir, kā mēs varam tajā klientu pusē varbūt padarīt kaut kādas lietas aizraujošākas vai pieejamākas. Paldies. Man tev kaut kādā ziņā jautājums arī kā izbijušām filosofam. Vairāki kriptofilosofi šajā panelī. Bet kur tā atšķirība starp mākslīgo intelektu un cilvēku tādā ziņā, ka arī cilvēki pieļauj visādas kļūdas un kas tikai nav redzēts. Man iemīļotais piemērs ir Oksfordas ēdienu enciklopēdija, kurā sadaļā par šķirklī par Latviju bija teikts, ka Latvijā īpaši iecienīts ir putras un lasis ar kompotu. Un es tiešām pat nevaru saprast, kas tas bija domāts. Saprotu, ka kompots nav gluži varbūt, tur vārītas rozīnes, bet tomēr, tiešām, no kurienes un kāpēc, Un es piekrītu, ka tas uzreiz man arī radīja šīs šaubas. Tagad es lasu šķiekli par Koreju, ko es varu zināt, kas tur ir sarakstīts, bet tad kāpēc, teiksim, no mākslīgā intelekta mēs prasām kaut kā vairāk un tādu lielāku drošību, vai kā ir atšķirība? Es zināju, ko teikt, bet kamēr tu pabeidz jautājumus aizmirsu, bet es mēģināšu rekonstruēt. Man liekas, ka tā būtība ir, kā ikdienas valodā sauc mākslīgo intelektu, tās ir tās valodas tehnoloģijas, kuras jau darbojas tā, it kā tā būtu kaut kāda saprātīga būtne, kas nozīmē tieši to, ka mēs nevaram izsekot, kāpēc viņš mums dod tādas atbildes, kuras dod. Bet no pētniecības viedokļa tā tieši ir problēma. Ja viņš dod lielisks rezultāts, bet tie nav reproducējami, proti tie nav deterministiski atkārtojumi, un tur nav caurspīdība, kā viņš to ir ieguvis, tad pat, ja tas man dod labāku rezultātu nekā manas vecās metodes, es varu labākā gadījumā pielikt rakstām klāt zvaigznīti, kā ChatGPT mēs dabījām labākus rezultātus, bet mēs nezinām, kas tas ir. Un man liekas, tas ilustrē to paradigmu. Tas ir mazliet līdzīgi kā ar tām braucošajām mašīnām. Kamēr mēs nevaram pateikt, kurš būs atbildīgs, ja tiks nobraukts cilvēks, tas nekas, ka viņas nobrauc mazāk cilvēku, jo mums ir vecā sistēma, kas darbojas šofers vainīgs.
Es atceros arī nesen Latvijas universitātē diskusijā parādījās jautājums, kāpēc vajag, piemēram, profesoru kā konsultantu, ja mākslīgā, teiksim, viņas doktorants var sarunāties ar mākslīgo intelektu. Un man arī liekas, ka tā atbilde ir tajā, ka tu tici tam, ka tas profesors vairāk vai mazāk, kaut vai tic tam, ko saka, ja, kamēr mākslīgais intelekts tā kā loterijā, tev vienkārši izmet kaut kādu atbildi, ja, un tu nezini, no kurienes tā nākus. Bet man jautājums Ingunai, tā īsi, ne uz 45 minūtēm, bet īsi, kur tomēr ir tā atšķirības starp to, kā problēmas risina, kaut vai tajā mūsu jomā, ko mēs te pārstāvam, mākslīgais intelekts un cilvēks. Kur ir skaidrs, ka tas rezultāts mēs gribam, lai tas rezultāts būtu līdzīgs, mēs gribam, lai, mēs zinām, ātri darbojās. Ja viņš ienāca, ja, mākslas muzejā un tagad ātri, ja, kaut ko izdarīja tā, kā neviens nevarēja. Bet, tur, kur tomēr ir tā atšķirība, kā domā mākslīgais intelekts un kā cilvēks, un kur ir tā varbūt nedrošība, kas no tā rodas? Man jau liekas, ka visu laiku jau tiek diskutēts par to, ka tagad izzudīs profesijas, notiks tādas briesmas, šādas briesmas, bet tā cilvēka būtība jau ir tas radošums, un kamēr dators tomēr replicē kaut ko, atkārto pēc savas izpratnes, pēc šīm te matricas reizināšanām un maksimāli labākā iespējamā rezultāta iegūšanas konkrētajā kontekstā, bet tajā pašā laikā cilvēks ir radošs un to jautājumu risina savādāk. Bet varbūt atbildot vēl uz Haralda, to 98% un to, ko es sākumā teicu, tas, ko mēs sarēķinājām, tad pagājušā gada vai aizpagājušā gada vidusskolas latviešu valodas eksāmenu paņemot, jā, mākslīgais intelekts to nokārto labāk nekā cilvēks vai Latvijas vidusskolnieks, tajā pašā laikā tie ir kaut kādi 66%. Tātad gan Latvijas skolniekam, gan mākslīgajam intelektam ir vieta, kur augt. Par to uztraukumu, ka mūs aizvietos mākslīgais intelekts, man sapratu šāds jautājums arī ienāca prātā. Vai jūs domājat, ka jūsu amati vēl pēc 11 gadiem būs vajadzīgs dokumentu izmantošanas nodaļas eksperts, ja? Tur būs dokumentu izmantošanas nodaļas dators varbūt, jā. Bet tas saistās arī ar šo nākamo jautājumu un sākam atkal ar jums varbūt. Mums visiem ir tās cerības, ja? Es arī atceros, kur Ieva Kolmana sēd, viņa sviera tēvu savā laikā, kad viņa nopirka datoru, teica, ka tagad jau viņā vairs nav jātulko, jo dators visu iztulkos, un toreiz mēs smējāmies, tagad vairs smieklu nenāk par datoru tulkojumiem. Tās cerības ir varbūt milzīgas, bet Kur jūsu jomā varbūt var redzēt, ka ir problēmas ar mākslīgā intelekta izmantošanu, un kur varbūt tas izmantojums nav tāds, kā varbūt sākumā iedomājamies, ja, vai cerējām, vai pagaidām nevaram atrast? Jā, patiesībā ir tā, ka tās ekspektācijas pirms 4 gadiem bija ļoti lielas, un tad viņas pamazām sarūk, un tagad viņas jau tādas ļoti pieticīgas, tā varētu teikt. Un tas, ko mēs tā kā ļoti gribētu, kas mums atvieglotu dzīvi, būtu, ja mēs varētu nevis tikai meklēt dokumentus līdzīgus, bet mums būtu mākslīgais intelekts, kas viņus var aprakstīt. Nevis dot tikai atslēgas vārdus, fiksēt, kas ir redzams attēlā, bet saprast arī kontekstu, kādā šis attēls ir radīts. Tas mums ļoti, ļoti atvieglotu šo procesu, jo mēs arī pārstāvam to, ka ir jābūt kvalitatīviem metadatiem priekš sevis, priekš pētniekiem, bet tas ir tāds viens virziens. Un otrs ir arī, kur mums bija liels cerības un vilšanās, ir personu atpazīšana dokumentos, kur mākslīgais intelekts nevis tikai atrod seju, bet arī pasaka, ka šī ir par personu.
Un mēs saskarāmies ar problēmu tādu, ka mākslīgais intelekts viņu nevar atpazīt, ja viņš viņu nekad nav redzējis. Un mums ir ļoti daudz tādu cilvēku, kuri varbūt mums ir redzami tikai vienā dokumentā. Vai divos, vai tur grupas bilde bija ļoti labs piemērs no kara muzeja, kad viņi nevar atšifrēt karavīrus, un viņi gribētu šādu rīku, bet viņiem nevar būt tāds rīks, jo nav tāds rīks, kurš tā ir apmācījis. Viņš nav redzējis to trešo karavīru 5. rindā. Nu, tā arī ir tāda viena liela vilšanās, jo mums nav tādas vispār datu kopas Latvijā starp kultūras mantojuma institūcijām, kur mums būtu tāda vienkopas apkopotas personas, atšifrēs tādu kvalitatīvu datus, ko varētu trenēt šo mākslīgo intelektu. Un vēl viena ļoti liela vilšanās ir jau mums pieejamie transkripcijas rīki, kas ir Hugo un Lati, kas ir ļoti labi priekš latviešu valodas. Bet arhīvā ļoti daudz dokumentu, kas ir latviešu, krievu, vācu valodā, visas šīs 3 valodas vienā dokumentā, un kvalitāte slikta, un šie rīki nespēja to transkribēt. Un to nespēja arī jau starptautiski pieejami izstrādāti rīki, jo viņi nav apmācīti uz latviešu valodas modeļa. Tā kā tur ir tādas problēmas ļoti lielas, augt, kur ir ļoti, ļoti daudz, tāpēc es domāju, mūs noteikti neaizvietos mākslīgais intelekts tuvākā laikā. Bet par tām fotogrāfijām es pareizi saprotu, ka, lai varētu atpazīt fototēlu, ir jābūt kaut kur fototēlam, kuram cilvēks ir pierakstījis klāt, tas ir Jānis Ozoliņš, ja? Kaut kā tā, vai? Tātad, lai mākslīgais intelekts spētu atrast, viņam ir vajadzīga datu kopa, uz ko viņu apmācīt. Tātad ir datu bāze, jau kur ir pētnieki sagatavojuši attēlu, kuram klāt ir saturiskie metadati, kur ir norādīts, kas šis cilvēks ir. Un tad mākslīgais intelekts tiek apmācīts uz šīs datu bāzes. Un pēc tam mums jau ir testa datu kopa. Bet ja ir grāmata, kurā ir paraksts Jānis Ozoliņš, no tā ar to nepietiek, jā? Nē, ar to nepietiek, jā. Laine. Es vairāk gribētu komentēt to izteikumu par to, ka mākslīgais intelekts varētu mums atņemt darbu. Protams, arī muzeja vidē ļoti daudz kolēģi par to ir tā kā nobužījušies ienākot šim rīkam, bet savā ziņā es arī veicu tādu daudz skaidrojošo darbu par visu šo, un es viņiem cenšos arī izstāstīt un konsultēt par to, ka mākslīgais intelekts, visi šie rīki viņiem šo darbu atvieglos, un tas nekad neaizstās viņu zināšanas, viņu pieredzi, īpaši to kolekciju glabātāju, ja, kuru kolekcijas ir lielas, bagātīgas, dažādiem autoriem pārstāvētas. Viņu zināšanas ir neaizstājams. Tā ir tā vaina par to, ka jūs ievedāt to mākslīgo intelektu muzejā. Jā. Nekas, lai viņš te pasēd. Bet, labi, bet kur varbūt ir tās nepiepildītās cerības vai tās grūtības, ar kurām jūs saskaraties, izmantojot mākslīgo intelektu? Pagaidām īstenībā tādu īsti nav. Vairāk tiešām skatos ar cerībām, un tagad, kad mēs kaut vai jau minimālā bāzē sākam izmantot šos rīkus, un ka mēs redzam šo te atvieglojumu, ko tas mūsu ikdienas darbā palīdz izdarīt, mēs drīzāk esam jau priecīgi par to, kas mums ir. Mēs tā vēl tā skeptiski uz to visu neskatāmies. Jā. Bet kā ir ar kļūdām tomēr? Par to jau mēs jau sākām runāt, ja, ka tie dati izrādās kļūdaini. Vai tas galvā nerada atkal kaut kādu kļūdu ķēdi, ja, kur ar visādām eksotiskām konsekvencēm? Pēc tās pieredzes par to šifru nosaukumu izveidi bija tā, ka patiesībā es biju daudz priecīgāk, ka mēs varam šādu variantu izmantot mākslīgo intelektu, kas mums sakombinē šo šifru nosaukumu, jo man bija lielāka un pamatotāka bažas, ja es to darītu manuāli, kad man, piemēram, būtu jāskatās katru ailīti, un katrā ailītē kāds ir cipars, un jāpārsauc fails, un tad jāieliek no dažādām ailēm dažādi šie šifru nosaukumi, ka tas kļūdu skaits būtu stipri ievērojami lielāks, jā, jo, piemēram, mums uzskaits numuri jau sasniedz jau 11,000, jā, un sajaukt skaitļus vietām ir diezgan vienkārši. Bet šajā gadījumā, kad mākslīgais intelekts viņš paņem šajā Excelī jau pārbaudītu informāciju, ja, kur šis šifrs ir pareizs, viņš viņu sakombinē kopā, tātad es failā varu tikai pārlikt šo te iekopējušo nosaukumu. Un es domāju, ka mēs tādā veidā esam jau, protams, tas neizslēdz kļūdas arī šajā gadījumā, bet stipri mazāk. Paldies, Anda, varbūt jau.
Viens jautājums bija par to, vai esam vīlušies jau. Man jāteic, ka tā kā es jau pašā sākumā apmēram zināju, kā darbojas šī programmatūra, runājam tieši par ģeneratīviem modeļiem, tad es nesagaidīju, ka tā būs kaut kāda maģiski brīnumi, un es zināju, ka īpaši latviešu valodā nav vēl pietiekami daudz datu iedots šiem modeļiem, lai tie pietiekami efektīvi spētu darboties, un arī, ja runa ir par konkrētiem vai personām vai lokālo kontekstu, vienkārši modeļu rīcībā vēl nav bijis šie dati, tāpēc arī tie tik labi vēl nestrādā. Un vienkārši jāpagaida, kā ies priekšu, vai tiks attīstīts tehnoloģijas, satrinājot ar latviešu valodas datiem un arī ar vietējiem kultūras mantojumu vai vispār vietējiem resursiem, lai modeļiem iemācītu šo vietējo kontekstu. Līdz ar to es īsti nebūšu vilsies tehnoloģijās, ja tas nenotiks tik strauji, kā mēs vēlētos, bet drīzāk cilvēkos mūsu spējā kooperēties un veidot kopīgi šīs infrastruktūras, kas būtu pieejams arī sabiedrībai, nevien biznesa vidē un biznesa modeļos, lai būtu, varbūt ne tie paši dārgākie risinājumi, bet pietiekami labi risinājumi pieņem arī publiskajā sektorā un arī kultūras mantojuma sektorā. Jo viena liela daļa no šīm problēmām ir saistīta ar to, ka nav modeļiem bijuši šādi apmācības dati vēl viņu rīcībā. Un, protams, ir daži cilvēki, kuriem vispār ir tikai viena fotografija. Tur nevar apmācīt, vajag vismaz 8 no dažādām pusēm, lai tā drošāk atpazīst šo cilvēku. Tur vienkārši tā ir tā kā fizika un daba un realitāte. Jā, bet vēl par ko es viļos nedaudz, piemēram, par studentiem, kuriem ir atļauts izmantot GPT vai citus modeļus, bet kuri neizmanto iespēju paši padomāt. Viņi vienkārši ņem un pārkopē testā. Es ļoti viļos par tādām lietām. Varbūt pēdējais, tas saistīts ar nedaudz to, kas iepriekš tika minēts par, es negribētu visu, ko vien iespējams tagad efektivizēt, optimizēt, aizstāt. Ja mēs runājam par to pašu rokrakstu transkribēšanu, sanāk, pirms lieliem valodas modeļiem bija tāda pilsoņu zinātne, tā digitālā līdzdalība bija tā lielā lieta. Un mēs runājam par to, cik tas ir jauki, ka cilvēki var brīvprātīgi iesaistīties, piemēram, sanu vēstuļu pārrakstīšanā vai kādu citu sanu rokrakstu pārrakstīšanā un miedarboties ar šo materiālu tajā brīdī, kad viņi to dara. Jo reizēm tas process ir pat svarīgāks par šo gala rezultātu. Nevienmēr mums vajag tikai vienīgi šo transkripciju, un tad viņi būs, kaut kur kurināsim krāsni ar to. Reizēm tas vērtīgākais ir tas process, kad cilvēks ir pats to darījis. Un šķiet, mēs esam ļoti interesantā brīdī tagad saprast, ko mēs gribam, lai mūsu vietā dara mašīna, un ko mēs gribam turpināt paši darīt, pat tajā gadījumā, ja mašīna to izdarīs ātrāk. Skaidrs, protams, ne jau pirmo reizi mēs šajā situācijā esam, tad kaut vai, kad bija drukātās grāmatas parādījās, tad jau arī bija šī pati diskusija, bet kā tad ar manuskriptiem un tā. Mēs redzam, cik daudz cilvēku šobrīd raksta manuskriptus. Bet tā otra lieta ir, protams, te ir no abām pusēm. No vienas puses ir tas, kā mēs iedomājamies, ko var mākslīgais intelekts darīt. Tad viens ir roboti pārņem vāru, otrs ir ChatGPT raksta eseju, bet patiesībā jau tie veidi, kā mākslīgais intelekts ienāks mūsu dzīvē, ir, mēs viņus pat nezinām. Man liekas, tas, par ko mēs šobrīd arī runājam un mēģinam parādīt, kā mākslīgā intelekta ienākšana, kā viņa maina kaut kādas vispār iespējas un grandiozi maina iespējas kaut vai tādā jomā, kurā mēs darbojamies. Bet no otras puses atkal ir šīs ekspektācijas, kuras varbūt nepiepildās, tāpēc, ka mēs iedomājamies, ka tā varētu, bet izrādās tā vai cita problēma. Un varbūt Anda vēl tomēr var pakomentēt, sākt šo sarunu par to lokālo kontekstu. Tad kas ir tās galvenās problēmas, kā mākslīgo intelektu piemērot
Streičam, Rainim un Purvītim, ja, un latviešu valodai un latviešu kultūrai. Vai tā ir specifiska situācija un ar ko mēs atšķiramies no tās situācijas, kurā, piemēram, ir angliski runājošā pasaule? Tehniski problēma ir ļoti vienkārša. Ir vajadzīgi ļoti daudz datu, lai ļoti augstā līmenī šo modeli uztrenētu. Un tā skaitā, ja grib specifiski kaut kādam konkrētam kontekstam, nevis piemēram par mūsdienām, lai viņš visu zina, bet lai zina par kaut ko vairāk par pagātni, tad tieši tie dati arī ir jādod, jo pretējā gadījumā atbildes būs nepareizas halucinācijas un izdomājumi. Lai satrenētu šo modeli, tātad divas lietas. Pirmkārt, finansējums, lai tehniski to veiktu, lai visi datori jaudas apmaksātu, un otrs, kur dabūt datus. Publiskie dati latviešu valodā tad nebūtu pietiekoši, lai tik izcili satrenētu, pārējie ar autortiesībām aizsargāti. Ko mēs darīsim? It kā tiek piedāvāt tagad risinājumi, ka publiski, teiksim, nevis vispārīgai lietošanai paredzēto modeli, tad to mēs netrenēsim ar to autortiesībām aizsargāto, bet tad, piemēram, ir šī slēgtās vides smilšu kaste, kurā ir šie atmiņas institūcija dati. Tad tur tiek pietrenēts atsevišķs modelis, un tas modelis, tad, kad ienāk cilvēks arhīvā un kaut ko jautā par arhīvu datiem, tad viņš pareizi atbild. Viņš ir satrenēts ar šiem autortiesībām aizsargātiem vai pat sensitīviem datiem, bet tie neiziet uz ārpus publiskajos pakalpojumos. Tā atbilde ir ļoti vienkārši, tā darīšanas lieta, naudas lieta, organizēšanas lieta no vienas puses. Bet nekad šie modeļi nebūs tik jaudīgi kā angļu vai ķīniešu valodā, jo pašlaik ir uzskats, ka latviešu valodā vienkārši nav tik daudz datu, lai tie būtu tik daudzpusīgi. Bet, manuprāt, pietiekam labi ir iespējams. Ingu, abi jautājumi varbūt, ja? Proti, kas varbūt ir tās jomas, kurās kaut kāda iedomātās cerības nepiepildās un ko mākslīgais intelekts tomēr netiek galā, un kas notiek ar mākslīgo intelektu latviešu valodā un latviešu kontekstā? Man gribētos teikt, ka mākslīgais intelekts paliek arvien labāks. Piemēram, pirms pusgada, kad es jautāju ChatGPT, kurš ir autors rindām, es nolieku šīs savas vieglās dienas, atbildes skanēja Rainis vai Čaks, neatceros, šorīt pajautāju, šorīt atbildēju pareizi. Savukārt es aizēju pie nabagiem, vēl šorīt bija Čaks autors, un Čaks ir rakstījis Lugus Sfinksa, kurā šī vārdi ir minēta. Tad ir vēl vieta, kur pilnveidoties, bet tajā pašā laikā es tiešām piekrītu Andai par to, par šiem te fotografijas stāstu. Ja? Mēs jau arī ejam pa ielu, satiekam paziņu, sasveicinamies, aizmirstam, satiekam otrais, neatceramies vārdu, ja, trešajā, ceturtajā reizē. Pasniedzēja ikdiena. Jā. Tāpēc, mēs nevaram to varbūt īsti arī pārmest tam mākslīgajam intelektam, jo viņš tomēr ir diezgan gudrs, man gribētos teikt. Visā citādi man jāpiekrīt Andai par to, ka dati, bet ir vēl otra lieta, datorjaudas, kā jau es teicu, tilti pašreiz trenē lielā valodas modeli, bet tas ir pateicoties tam, ka no lielā Eiropas Lumī centra, kas atrodas Somijā, ir dabūtas 2 miljoni datorstundu. Tas ir kaut kas tāds, kas Latvijā pašlaik vispār nav pieejams. Tā kaut kā. Es skatos entuziasmā tādas veselības pilnas, kā mākslīgais intelekts pārņems pasauli, jo es nevaru tam stāties pretī, un tad es cenšos iesaistīties un maksimizēt savus ieguvumus. Bet man jau pirms dažiem gadiem bija tāda eksistenciāla trauksme, kad es redzēju, ka ChatGPT spēja atbildēt labāk nekā es. Viņš raksta labāk nekā es, un tad es saku, nē, tu raksti labāk, Harald. Bet tad es saku, bet vairumam lasītāji jau tas nav vajadzīgs, viņiem pietiek ar šo. Un tajā brīdī es sapratu, ka mana profesija īstenībā vairs nav vajadzīga, un tas bija diezgan traumatiski. Un tad varbūt otrs tāds pozitīvāks piemērs. Es biju diskusijā pie vēsturniekiem, ekspertiem, profesoriem, pētniekiem, doktoriem, un tur bija diezgan liela skepse pret digitālajām metodēm un daudz kritiskās domāšanas. Un pēc tam es biju lekcijā pie vēstures studentiem, kas mani
digitālo humanitāro zinātņu pētnieki nošokēja ar to, cik daudz viņi lieto dažādas digitālos rīkus. Un tad man nāca tāds atvieglojums, kad es ievēroju visus tos mazos brīžus, kad man šķiet, ka viņi nepietiekami kritiski domā līdz tam, ko viņi dara. Un tad es sapratu, ka vēl kaut kādu laiku man un pārējiem jums auditorijā vēl būs darbs, ko darīt, bet jā, pasaule mainīsies, būs citādāk. Šis gan izklausījās mazliet aizdomīgi, jo kā bija tur Platonam, ja, tad tam pacientam jāzina, ka viņam vajag to ārstu, ja, tad, ja viņš nezina, nu, kā tad tas cilvēks, kas izmanto mākslīgo intelektu, zinās, ka tu vēl esi vajadzīgs? Nu, tu tā filozofiski pajautāji. Es tev vienkāršāk saku, ka es kā rakstnieks es neesmu vajadzīgs. Tas, ka es māku uzrakstīt eseju no A līdz Z, apcerēt dažādas domas, ChatGPT tiešām vienkāršā līmenī to var izdarīt. Un tas ir tas, ko es saku. Es varbūt varētu darināt ekskluzīvas dārgas ādas kurpes 2 mēnešus, bet cilvēki pirks tās, kas ir par 80 eiro. Un tas ir tas mans stāsts. Es domāju, ka kaut kāda niša man paliek, bet ka īstenībā darba vietas man vairs nebūs. Par to es stāstu. Jā, un es domāju, arī izglītības jomā tā viena konsekvence būs nevienlīdzība. Jā, tad būs kaut kāds ļoti elitārs izsmalcināt, piemēram, izglītību, un tad būs daudz cilvēku, kuri varēs apgūt, nezinu, angļu valodu ar datoru. Bet, tas, jā. Iestarpināt. Tas bija tieši tas, ko man ļoti gribētos, lai tie, kas latviski nerunā, latviešu valodu apgūt ar šo mākslīgo intelektu. Es būtu laimīga par šo. Un arī tas, kas ir šīs dienas tematika, kā iemācīt mīlēt Raini jaunajam cilvēkam. Ja man to ChatGPT palīdzēs, es būšu priecīga. Jā, skaidrs, ka es saku, tās iespējas ir milzīgas un vispār nav pat vērts apspriest vai jāmēģina no tā izvairīties, bet tur ir visādas viltības. Tagad izglītības tēmas, protams, neizvērsīšu, bet tā problēma ir, ka labi rakstīt esejas iemācās vispirms rakstot slikti esejas. Un šobrīd slikti rakstīt esejas nav jēga, tāpēc, ka tu vari sliktu eseju dabūt minūtē, vai ne? Jā, un tad ir jautājums, priekš kam rakstīt sliktu eseju, jā, un kāpēc, un kā tu pamatosi, un kuram pamatos, jā, ka tev ir vispirms jāraksta daudz sliktu eseju, lai tu varētu uzrakstīt labu, un es domāju, ka tur daļai cilvēku vienkārši tas nebūs saprotams. Ja, bet es šajā mirklī arī gribēju mūsu kolēģiem klausītājiem, bet ne tikai klausītājiem, tad sarunas līdzdalībniekiem pajautāt gan par jūsu pieredzi sastopoties ar mākslīgo intelektu, gan varbūt ir kaut kādi komentāri un jautājumi par to, ko mēs šeit jau esam sarunājuši. Vai varbūt ir kāds komentārs vai jautājums vai piezīme vai kaut kas vēl. Tikai jums tūlīt palīdzēs ar līdzekli, kas padara balsi skaļāku. Paldies! Es gribēju piebilst, ka es rakstu dzeju un ikdienā šat izmantoju Suno bezmaksas versiju pagaidām, pat cik naudiņas ir, tik cik ir. Un ar to dzeju tad ielieku tajā mājaslapā, un tad viņš uztaisa to no mākslīgā intelekta mūziku no tās dzejas. Un man ir tad jautājums visiem klātesošajiem dalībniekiem, cik tieši ir kvalitatīva tā dzeja, kas tiep to par mākslīgo intelektu, un ja tā dzeja taptu ar mūziķu iesaistīts studijā ierakstu. Es domāju, kādi ir bagātajiem dzeļniekiem, ko tie var atļauties.
Harald, varbūt ir komentāri. Tur varētu sadalīt to jautājumu divās daļās. Vai šādi ražojot dzeju, cilvēks var kļūt populārs un nopelnīt naudu? Iespējams, ka jā, iespējams, ka nē. Un otra daļa, vai šādi radīta dzeja vēl ar vienu ir tevis radīta dzeja, un tu iegūsi to gandarījumu, ko gūst cilvēki rakstot dzeju. Drīzāk tur ir divi dažādi. Un tad var pats izlēmt, vai tu gribi graznoties uz slešām spalvām, vai arī nē, pats rakstīšu bez palīga līdzekļiem. Nē, neiet runa par rakstīšanu, iet runa tieši par to mūziku, cik kvalitatīva būs, kas izmantot ar taviem vārdiem. Jā. Bet es domāju, atbildi jau tā pati, jā, kā to teikt, kas ir mērķis? Ja mērķis ir nopelnīt, tad droši vien, ka, ja cilvēks prot, tad var atrast noteikto kaut kādu atslēgu, kas rada tādus darbus. Bet jums arī jāņem vērā, ka ir miljons, kas dara to pašu, ko jūs, un ražo tādu pašu mūziku. Ja? Tad tas, man liekas, uzreiz rada grūtības. Bet droši vien, ka daudzi gan dzejnieki, gan mūziķi teiktu, ka process arī ir daļa būtiska daļa no tā, kāpēc viņi dzejo vai muzicē. Anda, tu gribēji? Es gaidot nākamo jautājumu, es gribēju padalīties ar mani tādu vienu aktuālo jautājumu, ar ko, runājot par to, ar ko atšķiras mākslīgā intelekta pieeja un cilvēka pieeja, un ko tas vispār tieši kādi ir konkrētie piemēri no arhīviem, bibliotekām, muzejiem, kurus mēs šeit pārstāvam. Mums nesen bija tāda kritika no Nacionālās bibliotekas, īstenībā no digitālās bibliotekas lietotāju, ka tur slikti tā relevance tiek izveikta, teiksim, meklē Māris Čaklais, un tad man rāda kaut kādus citus cilvēkus, kas nav primāri Māris Čaklais un viņa dzēja. Tur, tiesām varētu strādāt labāk. Un tad, tie izpalīdzīgie bibliotekāri, tādi kā es un citi saka, ieliec pēdiņās to Māru Čaklo, un tad jau tā relevants būs. Un turpretī bija tāda diezgan liela jau dusmas. Mēs dzīvojam šajā mākslīgā intelekta laikmetā, un man liek likt pēdiņās. Tas vispār tas nav iespējams, tas ir apvainojums. Un, savu daļu taisnības. Jautājums arī, vai nodokļu maksātājs gribēs maksāt par to mākslīgo intelektu digitālajā bibliotekā, jo mēs jau varam ielikt, bet cik tas nodokļu maksātājiem maksās. Bet vēl tā lieta, ka mēs ienākot digitālajā laikmetā domājam, tagad beidzot mēs varēsim rakt pa īstam dziļi. Mums būs šī mākslīgā atmiņas paplašinājums, mūsu uzmanības paplašinājums, mūsu apziņas domāšanas paplašinājums. Mēs varēsim ne tikai 30 avotus aptvert, bet 300 000 un izrakt to pašu pirmo pieminējumu, respektīvi visus tos 1000 aptvert. Bet mākslīgais intelekts vairs negrib rakt dziļi. Mākslīgais intelekts arī taupības nolūkā atrod atbildi, un mēs Googlē skatāmies arī pirmos 3 avotus. Vai, parasti atrodam pirmajā, tad jau tālāk neejam par pirmo, maksimums 5 pirmos rezultātus apskatīsimies. Un dziļi nerokam. Ja tā atbilde nav šī stereotipiskā, triviālā atbilde, varbūt ir alternatīvas atbildes, mēs tās negribam redzēt, mēs samierinamies ar to pirmo. Un arī digitālā bibliotekā, ja ienāks mākslīgais intelekts, un mēs gribēsim, lai viņš būtu pietiekoši lēts un neiet cauri miljoniem objektu, bet iedod ticamu atbildi, mums būs pirmie 5 rezultāti. Un vai mēs gribēsim rakt dziļi? Vairums no mums mēs negribēsim. Mums būs tā pirmā atbilde. Un mākslīgais intelekts mūs aizved tālāk no sākotnējā digitāla laikmeta ambīcijām, beidzot ieraudzīt atkal nepamanītās balsis, noklusētās, to, kas arhīvu dziļumos bija tumsā. Tagad mēs to visu izvilksim, tagad mums būs spēja to beidzot izlasīt, jo fiziski cilvēks to nevarēja. Dators mums iedeva spēju izlasīt beidzot visu, arī tie, kas nebija sadzirdēti iepriekšējos gadsimtos. Šīs mākslīgais intelekts vairs negrib atkal rakt, jo, lai to mums atkal pastāstītu, tur atkal paies laiks, mēs jau gribam 3 rītkopus un cauri. Un arī dārgi apstrādāt to, neekoloģiski un tā tālāk. Droši vien tā nebūs atgriešanās iepriekšējā stāvoklī, bet kaut kādā citā veidā. To jau paši var YouTube'ā redzēt, vai ne, ka tu pēkšņi varēji ieraudzīt kaut kādus, es nezinu, to, ko tur
man 80. gados, ja, mūzikas klipus, ja, kurus tu nevarēji savā laikā redzēt, bet, vai viņus tagad var visus apskatīt, kaut kādā ziņā var, ja tu tā strādā, vai ne, bet tāpat tu nonāc pie, nezinu, Taylor Swiftas. Varbūt vēl kādi jautājumi? Man ir jautājums, man ir mikrofons. Man ir jautājums. Man ir jautājums Tildes pārstāvē. Jautājums ir par Tildes programmu, kas ir tas transkribēšanas programma. Mēs viņu izmantojam, jo mums ir intervijas. Un intervijas ir, viņas tiek dažādi ierakstīts. Ir cilvēki, kas, piemēram, brauc automašīnā un viņi runā, un pēc tam mēs viņu laižam caur Tildes transkribēšanu. Un es saprotu, ka tādās situācijās tā kvalitāte varētu būt neīpaši laba. Un te mums ir situācijas, ka mēs šo neīpaši labo transkribēšanu mēs dodam čatam, ChatGPT, un viņš no tā, ka tu lasot nesaproti pilnīgi neko, viņš uzstājas, un tev tas ir brīnums, jo tu nesaproti, kas tur ir rakstīts, bet viņš ir sapratis. Tā ir viena lieta. Bet kaitinošā lieta ir tad, kad ir ļoti laba intervija, kur cilvēks runā, ir teikuma sākums, teikuma beigas, punkts. Viņam ir disenta izteiksme, viņš izrunā pareizi vārdus. Un mēs iedodam Tildes programmā, un mums iznāk ārā rezultāts, kas mums īstenībā pēc tam jāiet ir cauri, un tev ir vēl jāklausās intervijas oriģināls. Un tad ir jautājums, cik laiks vajadzīgs, lai šis produkts, mūsu valodai nonāktu tādā labi izmantojamā jau kondīcijā. Patiesībā cilvēks, kas to zina vislabāk, pirms brīža šeit bija, bet pašreiz ir aizgājis. Bet es varbūt pakomentēšu divas lietas. Man grūti pateikt par otro gadījumu, bet par pirmo gadījumu, man liekas, tas ir diezgan saprotams mums visiem. Mēs stāvam uz ielas, ar kādu sarunājamies, un nevienmēr visus vārdus varam sadzirdēt. Un līdzīgi ir arī ar mākslīgā intelekta programmu, ja tur ir fona trokšņi, tad kaut ko nevar sadzirdēt. Kāpēc gadījumā, kad ir ļoti perfekta dikcija, atpazinējis ir kļūdījies, man pašreiz ir grūti pateikt. Tas varbūt ir kaut kāds konkrētais runātājs vai kaut kāds cits iemesls, jo, kā līdzīgi ar visiem pārējiem datiem, šis te runas atpazinējis ir apmācīts uz konkrētu runātāju piemēriem. Tur ir ņemti daudz un dažādi piemēri, lai tiešām pārklātu pēc iespējas lielāku spektru un lai labāk atpazītu. Ja? Kāpēc tas konkrētais runātājs ar perfektu dikciju ir izkritis, man ir grūti atbildēt. Bet tā nevajadzētu būt tipiskai situācijai. Bet es varētu piebilst to, iespējams arī, ka Tildes kāds produkts ir sliktāks par kādus lielākas kompānijas produktu, bet neusticieties lūdzu šīm skaistajiem rezultātam. Pirmajā uzmetienā jums tas šķistīs ļoti pareizi, bet jūs sāksiet lasīt, jūs redzēsiet, ka tur ir tas neskaidrās vietas ir aizstātas ar vārdiem, kurš sistēma tur nievieto kā varbūtīgākos pēc. Jā, tas ir, un tas nenozīmē, tie ir pareizie vārdi. Ar to šķiras šīs iepriekšējās paudzes mākslīgais intelekts, ka tur, kur tas nesapratu, tur būs, tā kā ķeburi kaut kādi, jūs uzreiz redzēsiet, jā, tur nebija salasāms. Ģeneratīvais mākslīgais intelekts ieliks vienmēr vārdu. Tas, kurš liksies ticams, bet bieži nebūs pareizs. Un, ja mēs tikai vienu piemēriņu paskatāmies un pēc tam visu datu bāzi kaut kādā veidā šitā automātiski apstrādājam, mēs varam arī ļoti nonākt pie lielām kļūdām. Jo tiešām tas pirmais rezultāts šķiet neticami labs, jo tas ir uzlabots. Un reizēm tas ir tas, kas mums ir pietiekami un arī vajadzīgs. Bet reizēm, jau kā šeit pieminēja, mēs esam pētnieki, mēs reizēm gribam, lai mums labāk pasaka šeit, mēs nevaram salasīt, nevis lai ieliek tur nepareizu vārdu. Tas atkarīgs no mūsu lietojuma, kas mums ir svarīgāk tajā brīdī. Noslēdzot sarunu, es tomēr gribēju tādu ļoti īsu jautājumu un īsu atbilžu veidā, varbūt jūs varat raksturot, pateikt, kas būtu šai kultūras mantojuma saglabāšanas nozarē, kultūras nozarē, tas svarīgākais, kas būtu šobrīd jāizdara
lai mākslīgais intelekts varētu būt veiksmīgi un labi izmantot šeit mūsu Latvijas kontekstā. Nav obligāti, ka visi pasaka, bet ja jums ir, tad sakiet. Viena lieta noteikti ir vajadzīga vajadzību apzināšana. Ir jāsaprot, kas tieši ir vajadzīgs arhīviem, muzejiem, bibliotekām, konkrēti, ko mēs sagaidām, ko mēs gribam, un tad ir jābūt vienotai datu kopai starp institūcijām, dažādu dokumentu veidiem, un ir nepieciešami lokāli izstrādāti rīki. Nevis pirkti, abonēti pakalpojumi, bet lokāli uz vietas izstrādāti, pieejami mums, mūsu institūcijās jau arī vietējai izmantošanai. Es pilnībā piekrītu Natālijai, un jā, tas virsmērķis būtu, kad visas šīs atmiņa institūcijas mums ir pieejama kopēja datubāze, tiešām ar ļoti kvalitatīvu informāciju, meklējam par purvīti, atrodam dokumentus, atrodam kvalitatīvus attēlus, atrodam arī bibliotekas materiālus, un tas viss ir ērti pieejami, apskatāms, atlasāms un izpētāms. Un tas būtu tāds virsmērķis tālākai nākotnē. Es varu piekrist, es jau sacīju arī. Man ļoti gribētos, lai mēs nekonkurētu tik daudz savā starpā un nebūtu tik skaudīgi viens par otru un vairāk tiešām veidot šo kopīgo infrastruktūru. Un Latvijā būtu infrastruktūra šiem jaudīgajiem datoriem, gan lai trenētu, gan arī lai izmantot šos modeļus. Kurā laikā tas tehnoloģijas tik ātri mainās, jo šobrīd mums, piemēram, ir noderētu bibliotekā uz vietas ļoti jaudīgs dators, un tad es uzstāšu un teikšu, ka tas ir mūsu galvenais mērķis, un pēc 2 gadiem būs cits risinājums vienkārši. Tad tas vairs nebūs aktuāli. Bet, lai arī, teiksim, šis mākslīgā intelekta centrs šogad nodibinātais domā nevien par uzņēmēju darbību, bet par to, lai arī publiskajā sektorā šīs tehnoloģijas nonāk un ņem vērā, ka arī atmiņas institūcijas ir ļoti brīnišķīgs resurss, lai trenētu šos modeļus, lai savus testus veidotu, lai izmēģinātu šos pakalpojumus, un ka mēs ļoti vēlētos, lai būtu daļa no šī, ne tikai no jau kā gatavie gala lietotāji, bet arī no šī mākslīgā intelekta trenēšanas procesa, lai mēs paši tajā visu šī mācīšanās laikā arī paši kā cilvēki iemācītos visu to darīt. Un, vienkārši, lai mākslīgā intelekta centrs un Varams un citi mūs neaizmirst, un ka mēs esam ļoti entuziastiski. Man īsti nav vienīgais to, ko jau visi, man liekas, minēja, cilvēka kritiskā attieksme pret mākslīgo intelektu tomēr izvērtēt, jo tā problēma arī nav jauna. Mans mīļais piemērs par pareizrakstības pārbaudītāju, ko es studentam saku, tajā rindiņā ir kļūda, bet man tā dators iedeva, ja? Un tas jau ir aizpagājušā gadsimta mākslīgā intelekta rīks. Un, protams, tas, ko jau es jau iepriekš teicu, ne tikai, lai mākslīgais intelekts mīlētu purvītes, streiču un rainu, bet arī, lai mēs visi viņus mīlētu. Es gribētu, lai digitālais nesaplūst ar analogo, jo tad ir risks, ka vienkārši viss liksies viltots. Un man liekas, ka ir vēlams saglabāt arī zināmas grūtības šajā meklēšanas procesā, jo pretējā gadījumā mēs nenovērtēsim to, ko mēs iegūsim. Un labi, ka citās valstīs kaut kas notiek ātrāk, mums ir iespējas neatkārtot viņu kļūdas. Labi, paldies! Tā bija mūsu saruna par mākslīgo intelektu. Vairāk, mazāk par streiča, rāņa un purvīšu mīlēšanu. Par to tad nākamā reize, nākamajā lampā. Paldies visiem!